Uz grīdas ir Jakovičs. Viņam piezīme. Trešā piezīme viņam. ASK Rīgai piezīme norma jau ir izpildīta, tā kā Aleksandrs varēs stāties uz sodmetienu līnijas. Baronam minūtes pārtraukums. Jā, ka līdz sodmetieniem Aleksandram būs jāpagaida. Nu šeit veiksmīgās epizodes. Pārliecinoši ātrais uzbrukums Baronam. Un Kērtis Miličs. Jā, ļoti iespējams. Izdevās atkal pagriezt tieši pēc šiem diviem punktiem un arī sodmetienu pagriezt atkal ASK Rīgai nedaudz par labu. Nu, bet redzēsim, nekur tālu ASK Rīga nav tikuši. 71-68. Aleksandrs ir gatavs piepulcēt saviem 20 punktiem tagad ar sodmetienu palīdzību. Nu, vismaz vienu jau ir piepulcinājis, tā kā 21 punkts. Armāns Šķēle otrais labākais punktu guvējs Baronam, 13 punkti. Un Aleksandram vēl 2 punkti, tā kā 22 punktu visam. Pat īsti ir otrais labākais punktu guvējs Baronam, 15. Kartāns Jakovičs. Izmanto aizsegu, iet cauri. Adamaitis, kurš nāc laukumā, pārkāp noteikums. Trešā komanda piezīme Baronam, tā kā... Jā, nu Jakovičs ir ātrāks un visu sērijas gaitā ir mēģinājis izmantot šo iespēju, kad spēlē Adamaitis. Es domāju, nevēlt arī Jeffersons nāk start pieciniekā tagad. Jakovičs tiek labi komandas iespējas, jā. Viņš ir ātrāks, neapšaubām. Bet ASK vēl viens uzbrukums. Kartāns un tagad Miličs. Miličs tālu. Diriģē satiksmi. Labs nāk. Tā kā aizsaks, bet tomēr ieraujas iekšā. Un noteikuma pārkāpums Šķēlēm. Šķēlēm trešā piezīme, Baronam ceturtā. Nu, beigas būs Šūpolēs, spriežot pēc visu. 3:57 vēl jāspēlē 4. ceturdaļā. Acīm redzot nesaprašanās, no kuras vietas bumba tiks. No gala iemetienu, jo Miličs ar driblu gāja, bija sots, tā kā sodmetiens nebūtu iemesls šeit izpildīt. Lai gan parādīja 2 sodmetienas vienā brīdī, bet es domāju, ka kārtība ir nodibināta laukumā. No, izdosies. Bertāns tālu laukumā, sagaida Butautas vilpienu. Paliek pret Aleksandru. Dod Miličam bumbu. Un neliela nedrošība ir šobrīd vērojama ASK Rīgai. Nu, liela atbildība. Miličs pēdējā brīdī iemet bumbu rokās Jeffersonam. Neizšķīries no metiena. Jeffersons iet uz priekšu. Jakovičs nebloķē viņu metienu ar lielu tādu pārliecību, jo tiešām nebija augsts izlaists. Jeffersons nebija grūti nobloķēt šo metienu. Nu, Broils nāks atpakaļ. Bet Miličs palīdz pret Adamaitu. Izlaic uz metienu. Beigās tomēr nospried nemetīs pārāk tuvu Adamaišu roku. Adamaitis bija ļoti labi ieņēmis pozīciju. Iemet bumbu rokās pretiniekam, bet nemetot uz grozu, redzējām, kas no tā iznāca. Labi, ka Jakovičs izglāba, bet citādi būtu 2 punktu zaudēt. Ne, nu zaudēt ir tā vai tā. Neiemest 2 punktu kā minimums. Būs vēl Baronam uzbrukums. Labi, tie neiegūt punktu, bet zaudēt varēja būt pavisam tieši. Šķēle zem grozes. Labi izspēlē Batistam. Un Batista neiemet, bet skaitīsies. Bet no Stīps, manuprāt, noripināja. Nu, nē, izskatījās, ka tomēr bumba laidās jau atpakaļ lejā grozā. Noskatīsimies vēlreiz. Jakovičs izvairās no soda.
nu saprot tagad. Nu, bumbi atlikusi no Stīpas, jā, viņi būtu iekritusi, ja neviens nepieskartos. Viņi būtu iekritusi, bet no Stīpas atlikusi bumbi. Un vēl viena kļūda. ASK. Bumba tomēr paliek ASK Rīgai šobrīd no Šķēles sastāja bumbu laukumu, jā. Nu, tā kā ļoti nervozs pēdējās minūtes. Daudz kļūdu. Protams, šīs spēles iznākums arī, lai arī tas, nu, vienā gadījumā tas izšķir sērijas iznākumu, otrā gadījumā vēl nē, bet vienalga. 3 minūtes un galotnes nemaz tik daudz sasprindzināts nav bijuši šajās fināla sērijā. Tā kā varbūt, zināmā mērā, tā jauna pieredze tieši pēdējo nedēļu laikā šīm komandām. Jā. Iličs apstājas. Jakovičs iet cauri. Tam atspēlēs. Sanders netrāp. Batistis ir bumbu. Barons ļoti lēni tagad pāriet uzbrukumā. Soļos faktiski gan Jeffersons, gan Batista, gan Aleksandrs. Visi saprot, ka nekur droši vien neizdosies aizskriet, ka tagad no izpildījuma precizitātes viss būs atkarīgs. Un šeit Baronam priekšrocības. Batistam, jā, virsās, bet gan arī pazaudē bumbu. Un arī Adomaitis pazaudē bumbu atpakaļ Batistam. Šoreiz metiens neskaitās pārtērēts uzbrukuma laiks. Izšļūk bumbu no rokām. Nu, nedaudz pārsteidz Batista, jo labi zinot, grafam 4 piezīmes. Nu, zinot, cik labi viņš spēlē ar savu ķermeni, kā viņš māk atrast kontaktu vienreiz, otrais, trešreiz, lēnā garā tiešām doties grozu virzienā pēc šādām saskarēm. Šoreiz, nu, redzam, arī Aits Grafs tā īsti nepārliecinoši saķer bumbu. Es tā rēķina arī šeit ieguvums Baronam. Nu, slazdi neesam redzējuši. Un šeit izdosies iespēlēt. Bet Grafs veiksmīgi norientējas, neiemet gan grūti metienu pēc šī pagrieziena. Jakovičs cīnās bumba, jā, bumba no mūsu skatītājos. Jā, kas pa galotnīti mums. Galotni ļoti sasprindzināti un ļoti pagaidām aizsardzība varbūt pēdējās epizodēs ir ņēmusi virsroku. Grafs sākumā it kā labi norientējās, bet bija tomēr netrāpīja metienu. Un Jakovičs šeit kļūdo. 2 minūtes paliek, 2 minūtes tikai paliek šajā spēlē pamatlaikā. Jeffersons ar bumbu. Aleksandrs tālu. Šķēle. Gaida Jefferson. Jeffersons nosakts. Batista nāk pēc aizsega. Šķēle var iet cauri. Nu, tagad daudz kas būs atgriezt. Precīzi metiens Adomaitim. 3 punktu pārsvars Baronam. Un minūte 40 paliek ko spēlēt. Katram uzbrukumam tagad gandrīz izšķiroši nozīme. Un tā jau tas ir gājis vairākas minūtes. Grafs pats ar driblu. Jakovičs. Grafs nāk veidot aizsegu. Jakovičs iet otru pusi. Nu, nav tur metiens īsti neizdodas. Bumba Baronam. Sanders dabūjis pa galvu. Jakovičs apelē pie tiesnešiem. Ja trāpīja pa seju Aleksandrs Jakovičam metienu brīdī. Nu, svilpi neskanēja, bet otrā iespēja tiek dota. Nu, Broilis atkal pieņem nepareizāko lēmumu. ļoti tāda dedzīga izskaidrošanās Jeffersonam ar Adomaitu par to, kas ir noticis nu pat laukumā, kas kuram jādara un kā ir pareizāk. Ar lielām grūtībām dabūja atpakaļ bumbu. Faktiski varēja pēc laika un viss pārējās spriedot pēc rezultātu kontrolēt arī spēles gaitu līdz pašām beigām. Nu, tagad atkal. Vai nu minimāls Barona pārsvars? Nu, te pagaidām vēl neko nevar zināt. Tiešām te var kāda nejaušība vēl atlikušajā laikā. Jāspēlē daudz minūtu. Iespējas ir abām komandām. Baronam mazāk varbūt vairāk, bet vienalga. 1 punkts ir abas komandas. Minūte 19 jāspēlē. Un arī vēl viens gadījis kļūda sanāk. Jeffersons paspēlīs bumbai. Aleksandrs iet pāri ar bumbu. Jeffersons. Pats driblē. Broilis pa laikam mēģina izsist. Aizsēt Jeffersons, 3-punktnieks. Nav precīzi. Daltons Jeffersons iemet ļoti svarīgi 3-punktnieku panākot 4 punktu starpību. No šādā brīdī iemest 3-punktnieku, tas ir tas, kas parasti izšķir spēles iznākumu. Jā, visdrīzākais. Tagad ir 4 punkti, 58 sekundes. Nu, redzēsim, ko tagad minūtes pārtraukumā ASK Rīga. Pirmkārt, ko Ramons Butāls teiks saviem spēlētājiem un kā viņam izdosies to arī realizēt.
Figaro will play snap. Guys, this is the last moment. We must play very good. Everybody stay. I had him on my back. I'm just saying, throw it to me. I'm going to come get him when it's in the air. D's middle. Yeah, D will go up in middle. Yeah, we got it. Come on. Start the press from full. Bring back. Un Giedrs Gusts šeit. Gatavs parādēt. Medaļu saņemšanai. Jā. Šobrīd domāju, ka ļoti tuvu Barons ir. Tiem, kas visu padara pirmajā puslaikā, tie var ierasties jau lūk šādi. Pēc dušas jau uz medaļu pasniegšanu. Nu, medaļas vēl jāizcīna. Vēl minūte, jā, vēl viss ir iespējams. Un būs ASK atakā, protams, būs vajadzīgi sekmīgi uzbrukumi, vismaz 2 ASK komandai, plus vēl noturēt aizsardzību, lai radītu pavērsienu spēlē. Barons ir tuvāk 4. panākumu nekā ASK 2, bet patiešām spēle nav beigusies un tik daudz pavērsienu, kā cik bijis pēdējās minūtēs. Es domāju, tas liecina, ka nebūs mierīgi arī šajā laikā. Nu, šeit mēs redzam šobrīd cīņu Miličs Džefersons. Un Džefersons atšķirībā no daudzām citām spēlēm, nu redzam vēlreiz izdevās savas mazās dividendes, no atkal Broils met kādu pa galam. Grafs izcīna. Un 2 punkti ar sodu Raitim Grafam. Ar milzīgu cīņu šeit panāca iespēju atspēlēt 3 punktus. Šeit gan tagad punkti netiek pareizi. Tagad gan ir viss pareizi uz rezultātu tablo. 77-75. Nu, lai vai kā būs ar sodmetienu, bet rezultīvs uzbrukums ASK komandai ir izdevies, tā kā ir 2 punktu starpība. Un varianti kļūst vairāk. 1 punkts šķir abas komandas. Grafam 3 punkti, ļoti vērtīgs sniegums uzbrukumā, tāpat kā brīdi iepriekš Džefersonam. Nu, tagad jau katrai komandai vēl vismaz pa vienam uzbrukumam. Šeit būs sodmetieni Džefersonam. Broils pārkāpt noteikums, viņam otrā piezīme. Vai tas bija prātīgs risinājums, spriežot pēc visa? Nē, Ramons Butāls saķēris galvu. Nu, ne jau apzināti Broils pārkāpt noteikumus šeit, bet sodmetieni Džefersonam būs. 34,3 sekundes paliek. Milzīgi daudz laika vēl. Džefersons pirmo sodmetienu iemet. Un arī otrs ir precīzs. Joprojām Baronam argumenti vairāk, ir 3 punktu pārsvars un viņiem paliks bumba. Pat ja ASK un iemet, jā, Miličs iemet ļoti ātri, tā kā atkal 1 punktu starpā. Atkal tā pati situācija, kas jau 2 reizes bijusi burtiski dažās pēdējās minūtēs. Un atkal 1 punkts, 29 sekundes un pārtraukums. Baronam vēl 1 pārtraukums ir, ASK Rīgai vairs pārtraukumu nav. Yeah, okay. Long offense. Okay. Look out 5 seconds. Stop it from there. Yeah, okay. No good, huh? If they make, watch it control the goal game. If they make 3 points, okay, watch it stop it with foul, okay. No, it's 3. Той take a ball screen from Jefferson, yeah. Automatic. Double team Un pagaidām pēdējie gūtie punkti šajā spēlē. Kertis Miličs gājiens uz grozdeļa ātrumā. 29 sekundes paliek pamatlaikā un 1 punkts par labu Baronam šobrīd. ASK līdzutēji nezaudē dušu, nezaudē cerības. Tiešām viss ir iespējams, kā to pierādīja kaut vai pašas pēdējās minūtes. Sekmīgi uzbrukumi, pirms tam bija vairākas minūtes, nesekmīgi uzbrukumi, gandrīz tikai. Jo tagad izšķirošie brīži ir klāt.
Jeffersons bumbu dabūna. Nu, Miličs ļoti aktīvi tagad. Kaut gan principā ASK Rīgai pagaidām noteikums pārkāpt nav jēgas. Un Jeffersons turpina driblēt. Miličs līdz bumbai netiek. Un nākamais no muguras Jakovičs, bet neizdodas pārdēt. Tagad Aleksandrs. Vēl var 8 sekundes spēlēt. Aleksandrs pret Sanders. 4 sekundes. Met 3 punktu. Aleksandrs iet pēc uzvaras, bet netrāpa. Bumba paliek Baronam. 3 sekundes. Aleksandrs ar bumbu un fināla sērija ir galā. Šādā veidā tiek pielikts punkts Latvijas basketbola līgas turnīram. Pilnīgi neticama situācija. Likās, vēl ir iespējas, vēl ASK Rīgai ir iespējas, vēl uzbruk un nekā, tomēr bumbu Baronam. Nu, ko apsveicam, pirmo reizi arī Barons ir tikuši līdz čempionu titulam. Šeit jau lūk deg jau signālu. Raķetes, ne gluži raķetes, bet signāli tās gaismas. Barons Uldrs priecājās. Barons spēlētājs šeit jau laukuma viducī, jau nu ne gluži, bet gandrīz viducī jau priecājās. Arī Giedrs Gusts jau ir pievienojies viņiem. Nu, pēdējā spēle izdevās, tā ziņā, ka tiešām tā apgalvotni, tur viss izšķērās pašās pēdējās sekundēs. Vēl 4-5 sekundes līdz beigām ASK bija cīņā par bumbu. Ja būtu ieguvuši šo bumbu, būtu metušies uz priekšu, iespējams, ka būtu vai nu piezīme vai kāds cits risinājums, bet tagad ir beigu rezultāts šajā spēlē un arī sērijā, nu ir zināms 4-1. Un patiešām, ja iepriekšējās spēlēs visās 4 jau kādu laiku pirms beigām varēja saprast, kurš uzvarēja šoreiz, viss izšķirās pašās beigās. Jā, Barons Uldrs te ir parādījuši ar milzīgu plakātu 16 soļi līdz čempioniem. Līdz virsotnē. Līdz virsotnē, jā. Nu jā, faktiski no 1992. gada, tātad Lainers komanda. Un tagad jau saucoties Barons, čempionu tituls ir. Lūk arī čempionu kauss, ne kauss, bet nu tādu statuētu, jāsaka. Arī jau speciālai čempionu krekli ir sagatavot. Redzam Ventspils, ASK Rīga, nu un arī Barons. Pēdējos 3 gados katru gadu cits čempions tagad ir bijis. Pēc Ventspils 7 uzvarām pērn ASK, šogad Barons. Čempionu kapteinis man blakām vēl pirms kausa saņemšanas. Normāli, nu būs panāls līdz galam. Kāda ir sajūta? Sērija bija smaga, lai gan uzvarējāt ar 4-1. Nu jā, šitā bija tieši tā spēle, izšķirošā un tāda arī bija, lai skatītājiem būtu ko skatīties un tieši, kad viņi atnāca tik daudz un mums bija jāvinē šoreiz. Nu, paliekās bikšķi, +1. Atkal otrais kausa +1. Aha, nu re, kā veiksmīgi jums sezona. FIBA kausa varbūt Baltijas basketbola līgā varējāt veiksmīgi, bet kā vispār kopumā? Tāds nogurums. Jāuzsēžās un jāpadomā. Labi, Armand, paldies tev. Nu ko, neticam tiešām veiksmīgi Baronam sezonu. Varbūt nedaudz zaudēts, jā. ASK Rīgai tika zaudēts SEB Baltijas basketbola līgas cīņā par 3. vietu. Bet FIBA kauss ir. Skrieva pēc visu arī ULEB kauss. Kaut gan ar ULEB kausu arī vēl joprojām nekādas skaidrības nav. It kā tagad ULEB kausā ir garantēta vismaz viena vieta pamatturnīrā, vēl viena vieta vēl caur kvalifikāciju. Bet visam tam vēl nāk klāt vēl tas, ka Ventspilniekiem esot vēl arī speciālā wildcard. Ventspilnieki piedalīsies ULEB kausā, tā kā vēl arī nezinām, kas notiek nākamā sezona. Nu redzējām, Kārlis Možnieks, šeit arī Valds Možnieks. Kārlis Možnieks 6. reizi, kā vecākais treneris, ir izcīnījis Latvijas basketbola līgas čempionu titulu. 5 reizes ar Ventspilu un tagad arī ar Baronu. Jā, arī kā spēlētājs bijis čempionu godā, tā kā daudz viņam titulu. Tās titulu un tikai pēc gada atkal atgriezies čempionu godā Kārlis Možnieks. Pagājuši gadu sudrabs, nu un atkal tagad atkal uzvar. Un redzam Sandu Valteri. Jā, nu, Einu zina, kāds ASK Rīga vajadzētu izskatīties uz fināliem. Redzējām ar Uģi Viļumu, jau pirms tam Uģis Viļums izkrīt pašā sezonas sākumā. Viens diezgan stabils aizsardzības balsts ar labu tālo metienu īstajā laikā un vietā. Einu zina, kā būtu, ja nebūtu nobriedzis konflikts ar Sandu Buškavīts. Ļoti iespējams būtu noderējis arī šajā finālā. Būtu varbūt iemetis, varbūt atdevis kādu piespēli. Einu zina.
Vladimirs Štimats saņem balvu kā labākais cīnītājs zem groza Latvijas basketbola līgā. Štimats šis drīzākais ir devies mājās, jo Valmierā jau sezona beigusies krietni iepriekš. Par visvairāk rezultatīvajām piespēlēm spēlē tiek apbalvots basketbola kluba Valmieras spēlētājs Jose Olivero. Un arī pieļauju, ka arī Jose Olivero par visvairāk dotajām piespēlēm arī nebūs. Visticamāk, viņš nebūs. Basketbola līgas regulārajā sezonā par rezultatīvāko spēlētāju tiek apbalvots basketbola kluba Liepājas Lavas spēlētājs Mareks Jurevičs. Nu, vai Mareks Jurevičs būs atbraucis? Arī viņš šobrīd nav mērojis ceļu no Liepājas. Latvijas basketbola līgas. Liepājas Lavam arī esot uz nākamo sezonu diezgan nopietnu plānu, redzēsim. Jauna halli ir. Un tagad jāsāk iet uz augšu. Aleksandrs, kurš ir atzīts arī par FIBA kausu labāko uzbrucēju. Arī ticis arī FIBA kausa simboliskajā pieciniekā. Armands Šķēle ir otrajā pieciniekā. Saņem arī vēl vienu trofeju. Nu, kā jautāja arī, ko tad Barons arī ar Eiropas kausiem darīs. Nu, esot tādu stabilu vēlmi doties līdz pat Eirolīgai. Nu, lai izdodas, redzēsim. Nākamā sezona skaidrs, ka viens pretinieks būs atkal nopietni. Arī Latvijas basketbola līgā. Mārtiņš Bondars un Latvijas sieviešu izlases viena no līderiem Liene Jansponē. Lūk, tūlīt redzēsim arī Mārtiņu Bondaru, jau bijušo profesionālu basketbolistu un arī tuvākās translācijas varoni. Šeit Latvijā Liene Jansone. 2. jūnijā rādīsim spēle Latvijas izlases pret Baltkrievijas izlases. Dāmas gatavojās olimpiskajam atlases turnīram. Kaut tikai gribu atgādināt, ka agri no rīta skatieties arī Nacionālās basketbola asociācijas spēle. Lakers San Antonio Spurs. Un tikmēr ASK komanda saņem sudraba medaļas. Šī sezona pagāja ar milzīgu daudzumu traumu no paša sākuma faktiski līdz pašām beigām. Un tas kopskaits, ko komandas pamatsastāvu spēlētāji traumas dēļ bija spiest izlaist, bija vairāk kā 150. Grūti bija tikt tam pāri un līdz ar to arī uzvaru šogad izpaliek vismaz Latvijas basketbola līgā. Demetrius, it was a great season for you and your team. You won FIBA Cup and now you are Latvian champion. How do you feel and this? I feel great. I mean, all my seasons, you know, I've been playing 9-10 seasons, and I haven't had a chance to really make it to the finals. You know, I made it to the playoffs a lot. I had good seasons personally, but I never ever made like MVP. I never made the championship. And so this year I got 2 in 1 year, so it feels wonderful. I can't explain it. Thank you very much. Good luck. Thank you. Demetrijs saka to, ka tiešām šī ir bijusi viena no lieliskākajām sezonām viņa karjerā. Viņi uzvarējuši daudz turnīrus, un viņš, protams, ar MVP kausu jūtās ārkārtīgi pacelāts. Vārds Elvim un Madaram. Nu, protams, kā tas savādāk varētu būt, un vēl tikai piezīmēšu, ja mēs par FIBA arī runājam, tad FIBA šajā kausa izcīņā arī labākais treneris Kārlis Mužnieks ir atzīts, tā kā Kārlim arī titulu pietiek arī šai sezonā. Jā, bet mēs atgriežamies pie Latvijas basketbola līgas, tikmēr notiek apbalvošana skumjajā galā, jo ASK Rīgas spēlētāji, protams, nav nebūt priecīgi. Redz arī tur Ernests Kallu, tā stāv skatās uzvarētāju virzienā. Nu, arī jā, ar Ernestu Kallu, lūk, redzam, nu nav viņa, diemžēl viņa iesaistīšanās bija gaidīta ar lielāku, it kā pozitīvo lādiņu. Atcerēsimies, īsti neizdevās novembra sākumā, pirmā debija decembra sākumā tā pa īstam, un arī pēc tam vēlreiz trauma, tāda viskā neliela, bet tomēr arī tad, kad jau sāk uzņemt apgriezienus, nu, un redzējām ļoti epizodiski arī finālā un arī pusfinālā. Markārtis Miličs saņem balvu. Kauss par 2. vietu izmēros gan iespaidīgs. Jā, bet tā ir tikai 2. vieta. Tā ir tikai 2. vieta. Redzēsim, baumas dažāds līdz šoreiz tiešām runāšu, ka baumas ļoti iespējams, ka ASK Rīgai varētu palielināties budžets. Vismaz tādas baumas es joprojām stāstu. Nedaudz mainīties arī līdz ar to nosaukums, bet tā ir tāda gādāja spēlētāja tituls.
Kam? Šķēlēm. Protams, tā bija jābūt. Šķēle nospēlē lieliski pašu pirmo spēli, kas noteica tomēr virzienu, kur šī sērija ies 30 punktu finālsērijas pirmajā mačā, un viņš ir komandas rezultīvākais spēlētājs pēc 4 mačiem. Tagad pēc šīs dienas varbūt Aleksandrs ir izlīdzinājis punktu ziņā, bet arī ciņā zem groza rezultīvajās piespēlēs ar lielisku metienu precizitāti visās spēlēs virs 50% Šķēlēm rādītāji. Tā kā ar visu to sekšanu, ko ASK pret viņu vērs, viņš tomēr parādīja līderu cienīgu spēli un ir godam nopelnījis finālu vērtīgākā spēlētāja balvu. Nu, ne jau pavēlti pēc 3. spēles Ramons Butāls pēc spēles preses konferencē teica, jā, koncentrējām milzīgu spēku Sarmaņa Šķēles sekšanai, līdz ar to pavērās pārējie spēlētāji, un arī tas ir tomēr milzīgs ieguldījums komandas uzvarai. Nu, ko, zelta medaļas lēnā garā tuvojās arī Baronam. Pirmais medaļu saņem Kārlis Mužnieks. Baronam izdevās visu sezonas mērķus sasniegt, iekļūt Baltijas līgas fināla četrniekā un arī tātad 2 turnīros no 3 uzvarēt, kas ir lielisks rezultāts. Gats Jakovičs man blakām tikko ar sudraba medaļu. Gāt, es saprotu, kādam vienmēr jābūt ir zaudētājiem, bet bez glaimiem un patos man jānoņem cepuri jūs priekšā par vismaz šo spēli, ka jūs cīnījāties līdz galam. Kā vispār vērtēja sezonu? Nu, es domāju, ka sezona, teiksim, nav izdevusies tomēr, jo mums tie 3 komandas mērķi, kas bija, tomēr tikai viens ir izpildīts. Bulevā mēs netikām ārā no grupas, Baltijā tikām četrniekā, to mēs izdarījām, un Latvijā bija jāizcīna zelta medaļas. Tā kā, ko lai saka, diezgan neizdosies sezona. Bet ar to jau dzīve nebeidzās. Jā, protams, cīnīsimies nākamgad. Paldies tagad. Tas bija Gats Jakovičs. Pievēršamies apbalvošanas ceremonijai. Tā joprojām tiek dotas medaļas. Jā, Čeviks un Liena Jansona pasniedz medaļas. Jā, šos faktiski 3, vēl arī Giedru Gustu pieliksim vēl varonis Kārlis Mužnieks pats par sevi. Sezonas sākuma daudz spēlts. Protams, atcerēsimies arī nedaudz arī šo Eiropas čempionātu, ka likās, Kārli Mužnieku vispār kā treneri jānorok un jāpieliek liels traktas punkts, vismaz tā dažādi teksti sakoja. Tas būtu stipri pārspīlēt, jo principā, ņemot vērā sevišķi komandas sporta veidos un arī citos, kur sacensības, kur piedalās daudz dalībnieku, uzvar tikai viens. Ja katru reizi visus pārējos, kas neuzvar noraka, tad katru gadu viss sāktos no jauna. Tā ir, un Kārlis Mužnieks tūlīt arī mēs dzirdēsim arī intervijā. Kārlis Mužnieks arī ar zelta medaļu jau smaidīgs. Ir atvieglojums, ir gandarījums par sezonu. Jā, noteikti, un šī spēle parādīja, cik spraigi mums arī bija visu sezonu, jā, un tikai pateicoties mūsu faniem, jā, kas mums palīdzēja visu šo sezonu un deva papildus emocijas, mēs uzvarējām šo grūto turnīru un šo grūto spēli arī šodien, jā. Grūta sezona bija, bet ļoti veiksmīga. Paldies, veiksmi nākamajā. Paldies, tas bija Kārlis Mužnieks. Arī čempionu statuētas tiek pacelt. Joprojām 16 soļi. Kas ilgi nāk, tas labi nāk, un jācer, ka ne pēdējo reizi Baronam. Bet gribu teikt, tiešām nākamā sezona, spriežot pēc visu, tomēr konkurence būs sīva. Jā, Baronam lielākoties izņemot Batistu, līgumi faktiski ir ar visiem spēlētājiem, ar kuriem tiks pagarināti, ar kuriem nē, tas vēl liels jautājums, bet domāju, ka pamatkodols varētu saglabāties Baronam. Un līdz ar to ļoti iespējams ļoti līdzīgu komandu mēs redzēsim arī nākamā sezonu. Jā, bet šai sezonai ir pielikts punkts Latvijas basketbola līgā. Tā solījās būt interesanti jau tad brīdī, kad 3 komandas paziņoja par savu mērķi uzvarēt. Protams, ir skaidrs, ka uzvarēs tikai viena. Uzvarētājs ir noskaidrots. Šī nodaļa ir beigusies. Gaidīsim nākamo. Gaidām nākamo. Nākamās mums ir dāmas jau uz strīpas. Pēc tam jau olimpiāda un pēc tam jau atkal Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs jau vīriem. Tā kā basketbols vēl augustā un arī septembrī būs
būs daudz, un pēc tam jau atkal būsim atpakaļ ar SEB Baltijas basketbola līgu un Latvijas basketbola līgu, ULEB kausu un, nezinu, varbūt arī ar FIBA kausu. Tā kā to mēs visi skatīsimies jau šīs nākamās sezonas sākumā. Visu labu! Uz sadzirdēšanos un saredzēšanos! Uz redzēšanos! Y'all ready for this?